Iestājoties rudenim, iedzīvotāji velk mugurā aizvien biezākas jakas un sāk domāt par apkuras pieslēgšanu dzīvokļos, taču uzņēmums Salaspils siltums par pagājušo apkuras sezonu vēl nav saņēmis 300 000 latus. Lielākajai daļai nama apkura tikšot pieslēgta oktobra vidū, bet 15 mājās, kas iekļuvušas tā saucamajā melnajā sarakstā, vispirms jānomaksā vismaz 75 līdz 80% no parāda summas. Pārāds enerģētiku 33 tuvāk pusi no kopēja pilsētas pārāda. Un, diemžēl tā maksāšanās ļoti kavējas un neizpilda savas saistības par apmaksu. Vai tas nozīmē, ka šiem namiem, kas ir zem šī apsaimniekotāja, tiešām varētu draudēt reāli siltuma nepieslēgšanu? Jā, diemžēl jā. Lai gan parādnieku sarakstā parādās visas 10 enerģētiķis 33 apsaimniekotās ēkas, uzņēmuma valdes priekšsēdētāja telefona sarunā šādu informāciju sauc par nepareizu. Viņi atzīst, ka parādi ir tikai 3 mājās un norēķini notiek. 26 000 мы ежемесячно Силтумсу оплачиваем. График у нас согласован с июля месяца, и мы свои обязательства перед Силтумсом выполняем. Силтумс перед нами, может, не выполняет какие-то обязательства. Daudz neskaidrība ir arī pašiem iedzīvotājiem, kur labprāt apsaimniekotāju mainītu. Jā, mēs esam tajā sarakstā. Nezinu, kāpēc nemaz tik daudz parādnieku mums nav, bet mēs neko nezinām. Atskaits mums nedod, mēs neredzam ne cik mēs tērējam, ne cik mēs maksājam, ne cik mums liela parādi. Ar apsaimniekotāju mums problēmas ir patstāvīgi. Un pašreiz jau iet tiesas process. Rezultātu pagaidām nekādu nav. Par samilzušo konfliktu informēt arī pašvaldība, kas esot mēģinājuši sūtīt vēstules apsaimniekotājiem. Ja iedzīvotāji ir izvēlējušies citu pārvaldnieku, tad iepriekšējās parāda saistības no vecā pārvaldnieka apsaimniekotāja tiek nodot jaunajam ar īpašu aktu, kurā tiek fiksēts šo saistību apjoms. Šajā konkrētā gadījumā problēma ir tāda, kad apsaimniekotājs, kurš šobrīd apsaimnieko konkrēto māju, šo aktu vienkārši nenoformē. Cik ilgs tiesvedības starp iedzīvotājiem un pašreizējo apsaimniekotāju nezina neviens. Domas priekšsēdētājs gan mierina, ka iedzīvotājs augstumā bezpalīdzīgā situācijā neatstāšot.